ka mēs vienmēr bijām draudzīgi, kaut kādā ziņā atklāti, tā kā dalījāmies ar mūsu pieredzi. Un, man liekas, ka tā ir tāda ļoti laba prakse. Tas labāk nekā tur ar viltu kaut ko vai mēģināt, informāciju izdabūt dažādos veidos un nevienmēr būt patiesi. Kāpēc tā cilvēki droši vien dara, vai uzņēmumi tāpēc, ka baidās, ka tavas zināšanas vai to, ko tu esi uztaisījis, var viegli nokopēt. Bet parasti jau tu redz tikai to gala rezultātu, bet tu nezini apakšā, kas tur ir izdarīts pa darbu, kāpēc mēs vispār to darījām. Es teiktu, ka visur izstādēs, arī, kur mēs bijām vai kur mēs runājam ar konkurentiem, mēs vienmēr arī rādījām, ko mēs darām, kas mēs esam. Īsti nebaidījāmies, parādījām arī tādā ziņā to savu spēku pozīciju, kad ir ok, ka mēs varam mierīgi dalīties. Bija arī citi uzņēmumi, kas tieši tāpat arī attiecās. Bija citi, kas atkal visu tā slepenāk darīja. Tā kā ļoti dažādi. Un tā skaitā arī ar lielākiem iekārtu ražotājiem Eiropā, pasaulē arī uzturējām kontaktus, vienkārši draudzējāmies. Protams, ka tagad tas viss nāk atpakaļ, kaut kādā ziņā, labā ziņā, protams, jau teicu par to networku. Bet jā. Tad cilvēki, varbūt kāds uzņēmējs klausīsies, un tad domās, kurš pie velna ar konkurentiem runājās un veido aktīvu attiecību. Viņš visu var nokopēt no tevis. Bet es vienkārši pastāstīšu piemēru no manas ikdienas, kas notika, kad ar konkurentiem es ļoti draudzīgās attiecībās. Es neatklāšu konkrētus konkurentus, tas ir ārzemēs, eksporta tirgos, bet mums ir tāds uzņēmums, kuram, ja viņam nesaiet ar partneri kaut kas vai gala klientu, viņš to gala klientu atdod mums, jo viņš zina mūsu specifiku sistēmas. Viņš zina, kur mēs esam labākie, un viņi saka, ej pie Mapona, viņi tev noteikti palīdzēs ar šo. Un tādā veidā mēs, smieklīgi teikt, bet mums no konkurentiem nāk ieteikumi, ko grūti diezgan saprast ir tādā biznesa kontekstā, bet ja tu tiešām pret visiem izturies ļoti labi, protams, nevajag pašaut pār strīpu, nevajag izturēties par tādu cilvēku vai uzņēmumu, kas pret tevi slikti izturās vēl joprojām tikpat labi kā pret pārējiem, bet tas vienkārši parāda to, ka tas kaut kādā veidā strādā un paliek un aizķerās. Un tie labie case ir tieši tādi, ka tev nāk no turienes darījumi arī, no konkurentiem. Jā, kas ir dīvaini. Jā, šis ir interesants stāsts. Man ir no otras puses arī tieši par šo paturpinot. Tad, mums bija pirmais M&A darījums, kur mēs iegādājāmies vienu Latvijas uzņēmumu. Kā mēs varam latviski pārtulkot M&A? Tad iegāda apvienošanās, jā, kur mēs iegādājāmies. Šajā gadījumā var teikt, ka iegādājas uzņēmumu. Mūsu gadījumā mēs nevis iegādājāmies un apvienojāmies ar uzņēmumu, bet iegādājāmies tā uzņēmuma portfeli, klienta portfeli. Jā. Un tur atkal nospēlēja tieši lomu tas, ko tu kā tikko aprakstīji. Viņiem bija ļoti svarīgi ne tikai vienkārši pārdot savu portfeli Maponam vai kādam citam, bet viņiem bija svarīgi, ņemot vērā, ka viņi bija īpašnieki, kas tos klients ir uzrunājuši, ieguvuši, tie klienti izmantoja viņu risinājumus, uzbūvējuši attiecības. Viņiem bija svarīgi, ka viņi arī pēc tam jūtās labi un zina, ka par viņiem parūpēsies un ka būs labi risinājumi un var būt droši. Un tas viņiem arī bija ļoti svarīgi. Un kad notika šī izvēle starp Maponu un tam līdzīgi, tas arī bija viens no faktoriem. Vismaz tā viņi mums teica. Un to mēs arī redzam citos darījumos, kas mums šobrīd ir. Tas ir arī svarīgs aspekts. Jā. Jo vienkārši tie mazākie uzņēmumi, viņi nav tikuši tā izaugsmes fāzē, un viņi to savu bērniņu, es parasti saucu to par bērniņu, tas, protams, tā smieklīgi teikt, bet tas ir tā uzņēmēja konkrētais bērns, jo viņš viņā ir ieguldījis visu savu gandrīz dzīvi pēdējo, 5, 10, 20 gadu laikā. Un viņš grib, lai to bērnu adoptē kāds cilvēks, kas par viņu tiešām arī var parūpēties, ja mēs tādās analoģijās runājam. Tā kā es domāju, ka viņi baigi nemeloja ar to, jo tiešām tās attiecības, ko tu izveido ar tiem klientiem, tīpaši, ja tu esi founderis, viņas ir citādākas mazliet, nevis tā, tad, kad es kā pārdevējs aizbraucu pie tevis, kaut ko tev pārdodu, tev tas strādā viss un viss ir baigi forši, bet tas ir savādāk mazliet.